uzsprāgs, būs arvien aktīvāks caur tiem tā tirgošanu. Grūti jau regulēt, bet tā dzīve. No nākamā gada Latvijā vairs nevarēs legāli iegādāties veipus ar dažādām garšām. Dodamies uz festivāliem, lai noskaidrotu, ko par šo aizliegumu domā apmeklētāji. Vai veipi ar garšām ir populāri tavu draugu un paziņu vidū? Jā, es teiktu, ka ir. Cik ļoti? Decibēļu sistēmā. 7. Okay. Kā pats pīpē? Diemžēl, jā. Es mēģinu atmest, bet šitādos pasākumos grūti nē. Viegli laiku nosist. Kāds garš tev mīļākās? Kaut kāds salds. Šitos ten, kā saucās? Ķiršu un upeņu saltiņu. Saltiņu. Tie divi laikam. Kā tu jūties par to, ka no nākamā gada viņi tiks aizliegti? Es esmu priecīgs. Beidzot. Sen jau vajadzēja būt, sen vajadzēja tam notikt. Mēs bijām Igaunijā, tur 3 garšas pieejams. Parastā tabaks, mentola un kaut kas tāds jau. Sīkai viss kārtībā. Sīkai baigi daudz pīpē, un cik dzirdēts skolas pilns, un man tas neliekas normāli. Kā tev liekas, kur tie sīkie pērk? Tādi kaut kādi pieaugušie gan jau, ka viņi sazīmē, nezinu, dzirdēs kaut kādos telegramos ir kaut kādi. Kā tev liekas, kas notiks pēc aizlieguma telegramu čatiem? Arvien vēlāk, visticamāk, uzsprāgs, būs arvien aktīvāks caur tiem tā tirgošanu. Grūti jau regulēt, bet tā dzīve. Kā tev pašam tas aizliegums kaut kādā veidā domā ietekmēs tavas pīpēšanas paradumus? Es ļoti ceru, ka tas man tos saltiņu pīpēšanas, tos ten veipiņas pīpēšanas apjomu samazināt. Es gribas ticēt. Es pats nedomāju, ka es mēģināšu tagad kaut kādos telegramu čatos vai kādā savādākā veidā meklēt iespējas viņas iegādāties, ja tas vairāk nebūs legāli. Cigaretēm nepāries? Nē. Es nevienu cigareti savā dzīvē neesmu izpīpējis, tā kā es domāju, šis nebūs iemesls, lai sāktu pīpēt. Savu viedokli par garšu aizliegumu raksti komentāru.